Labdien! Lai arī šā gada pirmajai svecītei adventas vainagā ir stipri vien sērīga pieskaņa, tomēr jāatzīst, ka valsts svētku dienās īsi pirms Zolitūdes drāmas pavērsiena netrūka arī dzīvi apliecinošu un optimistisku mirkļu. Un tā kā pēcsvētku pirmajā svētdienā par tiem pastāstīt iespējas nebija, darīsim to šodien. Stāstīsim par cilvēkiem, kas savu darbu dara apzinīgi, gādājot par saviem līdzpilsoņiem, valsti vai novadu. Augstākie valsts apbalvojumi šogad pasniegti virknei Latvijā pazīstamu uzņēmēju un pašvaldību darbiniekiem. Valsts prezidents apbalvošanas ceremonijā uzsvēra, ka pēdējā laikā ir būtiski mainījies valsts apbalvojumu saņēmēju sastāvs no neatkarības izcīnītājiem un reformu virzītājiem uz tiem, kas spējuši pāris Latvijas neatkarības gadu desmitos ar savu veikumu pārsteigt un iedvesmot sasniegumiem citus. Tā piemēram šogad par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē Latvijā un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā par atzinības krusta lielvirsnieku tika iecelts valsts akciju sabiedrības Latvijas Dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis. Šis apbalvojums, tas ir apbalvojums ne tikai man, bet arī visai mūsu komandai, tad visiem Latvijas dzelzceļniekiem, mūsu ārzemju partneriem, bez kuru atbalsta, protams, un darba šis apbalvojums nebūtu bijis iespējams. Kā dzelzceļa vadītājs es strādāju 9. gadu, bet kopumā janvārī jau būs 10 gadi, kopš es strādāju dzelzceļā. Jāatzīmē, ka neilgi pirms valsts svētkiem valsts akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš izpelnījās arī apbalvojumu kā viens no vērtīgākajiem mūsu valsts uzņēmumiem. Mēs ar katru gadu kāpjam aizvien augstāk un augstāk, jo vēl nesen 5 gadus atpakaļ mēs bijām tikai 17. vietā, tad šogad esam jau pirmā trīniekā. Tas mums ir patīkami, tas liecina, ka mēs, protams, strādāt, protams, investēt, attīstīties, pieaudzēt uzņēmumu vērtību. Un spraigā cīņā, protams, ir Latvijā daudz vērtīgu uzņēmumu, esam spējuši katru gadu attīstīties un kāpt aizvien augstāk un augstāk vērtību kāpnē. Šeit tiek vērtēts, protams, valsts akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš. Mums, protams, ir šīs meitas kompānijas, Principā, viņas ir galvenokārt radušās Eiropas Savienības direktīvu dēļ, Mēs viņus speciāli neesam veidojuši. Un tas ir tāds Eiropas biznesa modelis. Un, protams, visvairāk tiek vērtēta mātes kompānija, un, protams, kopā ar meitām, jo tie ir mūsu aktīvi arī, tātad ir šī vērtība kopējā. Bet tiešām galvenokārt mēs esam kravu pārvadātāji. Mēs esam starptautisko pasažieru pārvadātāji, mēs neesam vietējo pasažieru pārvadātāji, tā jau neatkarīga akciju sabiedrība. Mūsu kompānijas nodarbojās arī ar dzelzceļa būvniecību, ar apsardzi, ar vagonu remontu, lokomotīvu remontu. Tā kā gads jau tuvojas beigām, vaicājam, kāda varētu būt šā gada Latvijas dzelzceļa darbības rezultāti un finanšu rādītāji. Pagājušais gads bija, mēs pārvedām vairāk kā 60 miljonus kravu. Protams, šogad ir kritums, bet šis kritums ir uz šī rekorda fona, ja ņem vērā, ka šiem kravu pārvadājumiem ir ciklisks raksturs, tātad vienu gadu vairāk, otru gadu ne. Arī šis gads būs pietiekami labs, mums būs kritums ap 10% varbūt. Un tik un tā mēs esam tajā līmenī vidējā, kas mums ir vajadzīgs, no 50 līdz 55 miljonu tonnas, kas mums ļauj pilnvērtīgi attīstīties un nodrošināt ar darbu visus mūsu darbiniekus un arī valstī maksāt lielus nodokļus. Mums ir nedaudz mazāk par 12 000 darbinieku, tas ir vairāk kā 1% vispār no visiem strādājušiem Latvijā. Ja ņemam arī vidējā alga, es domāju, pietiekami labi, viņi varbūt nav pietiekami, bet Latvijas mērogiem labi lielāka nekā vidējā Latvijā, tad ir 780 lati pagājušo gadu bija. Šogad ir kritums sakarā ar to, ka mums šis atalgojums aprēķinās ņemot vērā darba apjomu, un, kā jau es teicu, šogad darba apjoms ir nedaudz krities. Bet tik un tā, tie ir diezgan labi rādītāji priekš Latvijas. Protams, mēs cenšamies vēl vairāk ieguldīt savos darbiniekos, lai būtu arī lielāka atdeve un lai arī uzņēmumi būtu lielāka atdeve Latvijas ekonomikai. Jāatzīmē, ka šajās dienās viens no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumiem ir izsludinājis konkursu par 100 sekto vagonu piegādi. Pašlaik Latvijas dzelzceļš kargo rīcībā ir 6731 kravas vagons, tajā skaitā sektie vagoni, fitinga platformas, cisternas un citi. Uzņēmums ir viens no lielākajiem Latvijā, viens no spēcīgākajiem, 3. vērtīgākais uzņēmums Latvijā. Un, protams, viņā strādā vairāk kā 1% visu strādājušo Latviju, tā kā visvairāk strādājušo strādā tieši Latvijas dzelzceļā, mūsu kopējā holdinga kompānijā. Un, protams, mūsu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā, viņš ir liels kopā ar ostām, ar visu tranzītu nozari pār par 10% no IKP, tas ir tieši mūsu ieguldījums.
Saņemot augstu apbalvojumu, valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs savu lielo paldies teica saviem ģimenes cilvēkiem. Liels paldies gan maniem vecākiem, gan ģimenei par atbalstu. Un darba kolektīvam, protams, ir sevišķi paldies, jo apbalvojums tas ir mūsu kopējais apbalvojums, jo kopā mēs darām šo darbu. Un svētkos, protams, es gribētu novēlēt visiem gaišas domas un vairāk domāt par labo, par attīstību, un tad jau visiem arī būs labi. Par atzinības krusta komandieru apbalvošanas ceremonijā tika iecelts informācijas tehnoloģiju aprindās ļoti pazīstams cilvēks akciju sabiedrības Exigen Services Latvija valdes priekšsēdētājs Ivars Puksts. Man tas bija liels pārsteigums, jo man piezvanīja mana mārketinga direktore tajā dienā, kad viņi bija iegūsi informāciju, ka valsts prezidents bija parakstījis apbalvojamo sarakstu. Protams, ka vēlāk es uzzināju, kas man ir izvirzījis, kas ir atbalstījis, izvirzījis manas augstskolas Rīgas Tehniskās universitātes senāts. Un tas veiksmīgi tika turēts no manis noslēpumā, jo, protams, atbalstītāji bija gan daudz, tā bija gan Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, kuras padomes loceklis es esmu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, nozares asociācija, likta un tā tālāk. Bet veiksmīgi no manis to noslēpa. Mūsu uzņēmumā ir vairāk nekā 300 strādājošo, labi atalgoti, es teikšu, priekš Latvijas strādājošie. Un šogad, kā es jau minēju savā pateicības uzrunā, ka man piešķīra apbalvojumu, ir apritējis tieši 40 gadi, kopš es strādāju informācijas tehnoloģiju nozarē pēc augstskolas beigšanas. Tā ir tāda ļoti veiksmīga sakritība apbalvojuma saņemšana. Es nezinu, vai kāds to zināja vai nē, bet 40 gadi, jā. Un man ir, protams, liela vēlme darboties arī uz priekšu, kā es jau teicu. Nezinu, cik man spēka vēl būs, bet katrā gadījumā es tiešām no visas sirds gribu teikt, darīšu visu iespējamo, lai mani bērni, mūsu bērni un mazbērni dzīvotu plaukstošā Latvijā. Ivars Puksts šo apbalvojumu patiešām ir pelnījis gan par lielo ieguldījumu informācijas tehnoloģiju attīstībā, gan par konkurētspējīgu speciālistu izglītošanu, gan Latvijas popularizēšanu pasaulē. Apmēram nepilni 50% no mūsu apgrozījuma sastāda eksports. Mums ir klienti gan Amerikā, gan Rietumē Eiropā, pamatā vāciski runājošās valstīs. Un tas jau viss sākās faktiski 90. gadā. Starp citu, ir vēl viena zīmīga jubileja. Mūsu uzņēmumam šogad novembrī taisni paliek 18 gadi, mēs kļūstam pilngadīgi. Lai gan faktiski mēs sākām daudz cilvēku kopā strādāt jau 90. gadā, bet 18 gadi, tāpēc, ka mēs pieņēmām lēmumu, ka jubileju mēs skaitīsim, ja mūsu gadus skaitīsim no tā brīža, kad uzņēmuma reģistrā ir pašreizējais uzņēmuma reģistrācijas numurs. Ir bijuši dažādi nosaukumi, dažādas uzņēmējdarbības formas, bet 95. gadā mēs piereģistrējām uzņēmumu, kuram pašreiz ir šis pats reģistrācijas numurs. Tā kā trīskārši jubileja šogad apbalvojums 18 gadu uzņēmumam un 40 gadu nozarei. Pateicos ģimenei, jo bez viņu atbalsta, protams, es nevarētu strādāt tā, kā es strādāju. Kā es saku, es pateicos, ka viņi ilgstošā laika posmā piecieš manu biežo klātnēsamību. Ja? Tas ir viens. Otrakārt, protams, pateicība vecākiem. Diemžēl man tēvs nepiedzīvoja šo brīdi. Viņš kā bijušais latviešu leģionārs un īstenis Latvijas patriots, viņam būtu bijis liels prieks, bet, diemžēl nesagaidīja. Jāsaka, ka mātei jau gandrīz tuvojās 90, viņa joprojām vēl dzīva un gaida televīzijas raidījumu, kad viņi varēs mani redzēt. Viņai ir liels prieks. Tā kā visiem, paldies! Par lielo personīgo ieguldījumu izstāžu biznesa izveidē un attīstībā Latvijā starptautisko izstāžu rīkotājs sabiedrības BT1 valdes priekšsēdētājs Viesturs Tīle izpelnījās atzinības krusta virsnieka titulu. Tas ir pirmkārt pateicoties jau visiem maniem darbiniekiem, un es gribēju teikt arī Latvijas uzņēmējiem, visām asociācijām, sadarbības partneriem, jo tikai kopā tāda mūsu funkcija, arī BT1 ir šīs izstādes. Mēs esam tādi kopā saviedēji, lai veidotos kontakti, lai attīstītos biznesa, bet tai pašā arī paralēlā līnija kultūra nav sveša. Tā kā gandarījums ir un ir, protams, atzinība. Mēs dažkārt aizmirstam laikam pateikt pat līdz cilvēkiem citreiz paldies par kaut ko labu, un tā kā tas ir labi.
kolektīvs ir samērā liels. Labi, viens ir BT1 56, bet arī viss Halas kolektīvs, kas ir 50 un vēl cieši integrēti uzņēmumi kopā pie 200 cilvēkiem. Tā tomēr ir tā, ka ir jādomā uzņēmējiem, nav vienalga, kā būs ar viņiem un ko viņa ģimenes tomēr tur aiz mugurē, un tā kā ir ko domāt. Savukārt ilgadējā pašvaldības darbiniece, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, par atzinības krusta virsnieku kļuvusi par ieguldījumu pašvaldības un sabiedriskajā darbā, kā arī pilsoniskas sabiedrības un kultūrvides veidošanā Vidzemes reģionā. Paldies visiem Amatas novada ļaudīm, kas man izvirzīja. Mēs saņēmām atzinības krustu. Tas ir diezgan augsts pagodinājums pašvaldību vadītājiem. Kā jūs zināt, šis nav tas vieglākais darbs. Šis ir darbs, kas prasa diezgan daudz cilvēcisko īpašību un lielu enerģiju, lai šo darbu veiktu. Es esmu ļoti iepriecināta, pagodināta, un es esmu priecīga, ka man izdevās arī mūsu novada vārdu pieminēt arī visās šajās pasniegšanas reizēs, un es domāju, ka tas ir viss mūsu kopējais nopelns. Šāds novads Latvijā izskan tikai pēdējos gadus no 2000. gada. Mēs ar lepnumu nesam savus skaistās Amatas upes vārdu pasaulē, Latvijā, Eiropā. Amatas novada izveidošana nav bijusi neveiksmes stāsts reformu gaisotnē, bet tas ir bijis veiksmes stāsts. Jaunie celtā atzinības krusta virsniece savu interviju vārds uzņēmējiem sniedza bioloģisko lauksaimnieku rudens sanāksmes laikā Amatas novada Zaubes vecajā pagastmājā. Bioloģiskā lauksaimniecība lauka attīstībā pāri slieksnim jaunā kvalitātē. Šāda bija sanāksmes devīze. Amatas novada attīstības plānā bioloģiskā lauksaimniecība ir viena no mūsu prioritātēm, gan šobrīd, gan arī nākošajiem plānošanas gadiem. Mēs esam priecīgi, ka cilvēki plaši apmeklē šo semināru, ir ieinteresēti, uzdod daudz jautājumus. Visnotaļ tas jau ir 3. gadu pēc kārtas, ka mūsu novadā notiek Vidzemes zonas bioloģisko lauksaimnieku sajietas, un mēs būtu priecīgi, ja mums arī nākotnē izdosies vienmēr pie sevis aicināt ciemos. Bioloģisko lauksaimnieku rudens sanāksmē Amatā vārds uzņēmējiem iepazinās ar vairākiem ļoti interesantiem uzņēmumu pārstāvjiem. Zemnieku saimniecību uzloņi certificēti bioloģiski jau no 2000. gada. Mēs esam strādājuši jau 2 gadus, mums ir pārejas gads, kad bioloģisko produkciju drīkst marķēt kā bioloģiski, un tagad jau visus šos gadus mēs esam marķēti un ražojam bioloģisku produkciju un arī pārdodam. Mums ir dažādas tējas, mums ir redzēt tādas ar asinzālēm un ķimenēm un pelašķiem, tāda gramošana, tad ir fitness, tā ir tāda, kas ir sportistiem, no rīta, lai nav jādzer kafiju, viņi ir tonizējoši, arī visādas tur tādas vielas. Ehinācija ar piparmētru, garšīga un veselīga ehinācija. Mēs esam tirgojuši savā laikā tirdziņos daudz, un tad mūs iepazina, mēs izstādījāmies, tad mūs uzaicināja veikali, un tagad es esmu Maksimā un tajā Stokmanā, un visos biotekas veikalos, kas bioloģiski veikalu tīkls, visos bioveikalos, gan arī Rīgā, tā kā man jau problēma vairs nav ar tirdzniecību. Cits Amatas novada uzņēmums lepojas ar savu augstas kvalitātes ekoloģiski tīro medu. Es pārstāvu zemnieku saimniecību Kalnas Mīdes, un mūsu saimniecība ir Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un konkrēti Drabešu pagastā Amatas novadā. Un saimniecības specializācija ir biškopība un augkopība, divas šīs jomas, un, protams, tas ir viss saistīts ar bioloģisko lauksaimniecību. Šobrīd kopējā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība ir 130 hektāri, ir ap 200 bišu saimēm, un tāds ir tas mūsu resurss šobrīd. Kā jau šis Gaujas Nacionālā parka status liecina, tad, protams, šeit ir viena no neskartākajām Latvijas vidēm, kur nav intensīva lauksaimnieciskā ražošana, un biškopībai tas ir ļoti svarīgi. Ne tikai klientiem, kur lieto šo produkciju, lai viņi ir pārliecināti, ka tas ir drošs un tīrs produkts, bet, protams, arī no pašu bišu drošības viedokļa. Tā kā mēs esam brīvi no šī apdraudējuma riska vismaz pagaidām, un es domāju, ka tas jau ir ļoti daudz. Pamatā mēs piedalāmies dažādos tirdziņos, kas notiek galvaspilsētā Rīgā, un mums ir, protams, sadarbība arī ar lielveikaliem, arī ar mazajiem veikaliņiem.
Tā tad diezgan tā ģeogrāfija ir plaša. Es ļoti priecājos, ka es dzīvoju Amata novadā no sirds, tāpēc, ka pirmkārt šeit ir ļoti skaisti. Mēs esam mākslinieki ģimene, kādreiz iegādājāmies vecas mājas, un mums ļoti palīdz, mums uzbūvēja ceļu. Mums bija tāds paštaisīts ceļš, tāds jau, kurš bija ļoti tāds jau, bet mums uzbūvēja ceļu, mums palīdz ar informāciju, un, protams, es cepuru nost. Birūtas Eglītes priekšā, jo viņas enerģija, inteligence un kultūras zināšanas un viss, kā viņi strādā, apbrīnojami. Man ļoti, ļoti patīk. Man patīk šeit dzīvot. Es esmu priecīga, ka es dzīvoju laukos no sirds. Patīkami būt novada iedzīvotājiem, Amats novada iedzīvotājiem un lepoties ar to, kad arī novads ar savu attīstību, ar savām aktivitātēm arī veicina arī manu. Es domāju, arī katra individuāla uzņēmuma attīstība, kurš atrodas šajā Amats novadā. Mums ir arī, protams, citu veidu uzņēmēji. Tas ir teritorijas daļā, kas ir Amats un Drabešu pagasti, kur ļoti strauji pēdējos gados attīstās turismu uzņēmēji. Mēs arī tieši šodien nododam jaunu spā kompleksu, kurš ir Amats ciemā 5 zvaigžņu spā komplekss Latvijas laukos. Es domāju, tas ir veiksmes stāsts. Samērā labi strādā arī mūsu kokapstrādes uzņēmumi, kas ir pārprofilējušies, ražo augstas pievienotās vērtības produkciju. Eko mājas ražo, tas ir fabrika Dūris, ļoti veiksmīgs uzņēmums. Labi strādā arī mazā uzņēmējdarbības formas, kas ir saistītas gan ar malkas sagatavošanu un visām Latvijai raksturīgām nozarēm. Pēdējie gadi ir bijuši veiksmīgi novada attīstībā, ir izdevies daudz jautājumu atrisināt un tiešām gan ar valsts palīdzību, kur ir šie ceļi uz Zalbes pagastu sakārtot no Zalbes uz Nītauru un šobrīd arī ceļa remonts no Zalbes uz Ķēperi notiek par valsts līdzekļiem un pašvaldība savukārt risina tos jautājumus, kas ir pašvaldības funkcijas, gan uzņēmējdarbības attīstība, gan, protams, izglītība, sociālā joma. Kā jūs redzējāt, arī kultūras joma mums ļoti svarīga un arī ļoti svarīgi runājam par tādām sfērām kā iedzīvotāju informētība, iekļaušana sabiedrībā, kas arī ir ļoti nozīmīga lauku teritorijās. Es aicinātu visus ļaudis būt vienmēr atvērtus, es aicinātu ļaudis būt prasīgus, enerģiskus, darboties spējīgus un arī mūsu kopējā darbā jautāt, mēs mēģināsim atbildēt, meklēt risinājumus, visiem kopā darboties. Mums rūpes un raizes par mīļiem rēskaļiem, tiem dziesmas, spēles, plēņas ir prātā visu dienu. Vai gribi redzēt, kas tie par rēskaļiem?